No 14. jūlija līdz 16. oktobrim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā skatāma izstāde no starptautiski pazīstamā modes vēsturnieka Aleksandra Vasiljeva kolekcijas Pieradinātā daba. Jaunā ekspozīcija veltīta mūžīgai dabas un modes simbiozei visdažādākajās kombinācijās 3 gadsimtu garumā, no 18. gadsimta līdz pat mūsdienām. Šī ir unikāla izstāde, tāpēc, ka tādu izstādi Aleksandrs Vasiljevs arī pats veido pirmo reizi, kur nav chronoloģiskais dalījums, bet tātad tematiskie bloki. Tā ir jūra, okeāns, ūdens dzīles, kur mēs redzam man aiz muguras, ir ziedi, dārs, mežs, savanna, egzotika, tātad dabas motīvu visdažādākos veidos no 18. gadsimta un pat senāk līdz mūsdienām vienmēr ir iespaidojuši gan modes dizainerus, gan visus radošos prātus, gan gleznotājus, dzejniekus, mūziķus. Un tā ļoti neparasta izstāde, jo viņa mums māca saskatīt šīs te līdzības un paralēlas, un kad īstenībā katrā laikā ir kaut kas, bet viņš zināmā mērā atkārtojās, ka tā ir tā plūsma, kad mēs varam teikt, mēs varam redzēt pagātnes tērpus un tērpus, kas ir radīti jau mūsdienās, un kaut kādus tādus fragmentus, kaut kādas analoģijas saskatīt. Tātad šī izstāde ir ļoti izglītojoša, kas, kā lai saka, asina mūsu prātu un redzi. Люди все часть природы. Мы все вышли из моря через лес, через питание природными продуктами. Теперь в 21 веке мы часто забываем о связи человека с природой. А ведь самые большие ценности в мире, запомните, бесплатные. Это солнце, небо, вода, воздух. Мы за это не платим. Мы природные ценности часто заменяем мнимыми драгоценностями, которые драгоценностями не являются. Эта выставка посвящена именно влиянию природы. Pat cik tērpi ir tik krāsaini un skaisti, tad akcents tiešām ir uz tērpiem. Manuprāt, ļoti veiksmīgi izstādes dizainu veidoja Jurģis Krāsons ar savu komandu Krasivo Limited. Jā, un tā kā Jurģis Krāsons ir arī cilvēks, kas strādā kinematogrāfā, tātad viņš ir filmu mākslinieks, tad šeit ir zināmā veidā kinematogrāfs, bet tajā sākotnējā vispār tas nav kino, tie ir ekrāni, bet tās ir ēnu spēles, tātad kinematogrāfa pirmsākumi. Un šīs tikai tādas asociācijas, šīs ēnu spēles, kas mums dod tikai tādas mazus tādus iedvesmas sajūtas par šo te vidi, par to dabu. Tālāk jau mēs skatāmies uz tērpiem, bet pati daba, pļava, meži, okeāns, tas jau ir mums visiem iekodēts mūsu vizuālajā atmiņā. Tātad šeit ir tikai tādi mazi, klusi mājieni, ja? Un tieši ar konkrētu ideju, lai visa ekspozīcija izceļ izstādes galveno varoni – tērpus. Izstāde Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā ir pasaules pirmizrāde, jo šāda rakstura skate no modes vēsturnieka Aleksandra Vasiljeva tērpu kolekcijas līdz šim vēl nav veidota. Kopumā ekspozīcija atlasīta 100 vēl neredzēti tērpi un vairāk nekā 300 aksesuāri. Visi tērpi ir speciāli komplektēti šai izstādē. Lai gan mums te ir gan Viktorijas laikmeta tērpi, gan Art Deco, gan Jugends stils, bet tie nav tie tērpi, kas ir bijuši iepriekšējās izstādēs. Ļoti konkrēti ir strādāts. Un kā Aleksandrs pats atzinās, kad arī viņam šī izstāde bija izaicinājums. Un kā viņš vēl saka, ka šī izstāde tātad ir pasaules pirmizrāde, šīs tematiskais, un tātad mēs esam pirmie. Tas ir mūsu kopdarbs, un tālāk šī izstāde ceļos uz Lietuvu, un tad jau redzēs. Šobrīd, ja mēs runājam konkrēti šajā laika posmā, Aleksandram Vasiljevam, viņa kolekcija ir tik milzīga, ka viņam notiek vairāk kā 5 izstādes dažādās vietās. Mēs zinām, kad ir kurortu mode Liepājas muzejā, ir kāzu tērpi Ventspils muzejā, savukārt Kumu, Igaunijā, vasaras sezonu iesaka aizbraukt, ir brīnišķīga izstāde par Viktorijas laikmeta sieviete. Tā kā viņš nepārtraukti popularizē modi, atbalsta, raksta jaunas grāmatas, ir jauni projekti, tātad tas ir cilvēks, kas ir visu savu mūžu veltījis modes vēsturē, modes pasaulē, un viņš ir
fantastiski erudīts un ļoti radošs. Un šis kolekcionāra gars, jā, tas ir neapturams. Un mēs ļoti priecājamies par šo auglīgo sadarbību jau 8 gadu garumā un turpināsim nākamgad. Izstāde notiks līdz oktobra vidum. Tā kā ir laiks, sekojiet, būs speciāla darbnīcu radošo programma, kā vienmēr mūsu muzejā. Būs arī lekciju cikls septembrī, tad, kad visi atgriežās, jo tagad ir atvaļinājuma laiks. Ļoti interesanta programma, pie tam gan latviešu valodā, gan krievu valodā. Tā kā es visus aicinu nākt uz šo izstādi ne tikai vienu reizi, vairākas reizes, jo te var smelties iedvesmu, visdažādākie prāti, vecumi, arī vai sievietes, vai vīrieši, vai bērni. Iespēja diapazons ir milzīgs.